Labdien! Agrāk skola bija salīdzinoši noslēgta iestāde. Vecāku un skolai būtisku institūciju loma skolas ikdienā bieži bija formāla vai kaut kur nostāk esoša. Mūsdienu izglītības procesa pārveidi raksturo pagrieziena punkts. Skolai ir jābūt atvērtai pret sabiedrību, dažādām iestādēm un nešaubīgi arī pret vecākiem vai aizbildņiem. Šobrīd, kā par to dalās savā pieredzē izglītības eksperti un praktiķi, skolas sagatavo savus audzēkņus daudz plašākā dzīves spektrā nekā jebkad agrāk. Kā varam runāt par skolu darbību šodien? Kāda ir direktoru un skolotāju loma tajās un cik lielā mērā skolām pievienojas jauns darba spēks? Šajā pirmajā 2026. gada raidieraksta Redzi tālāk epizodē runāsim ar izglītības speciālistiem Edgaru Plētienu un Rudolfu Kalvānu. Epizodes nosaukums – Skola no zināšanu vācelītes par vērtību veidošanas centru. Esiet sveicināti raidieraksta Redzi tālāk studijā, un man blakus šeit ir pievienojies Edgars Plētiens, Raunas pamatskolas direktors. Sveiks! Sveiks! Un viņam blakus Rudolfs Kalvāns, Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktors. Sveiki! Un arī Rudolfam ir pieredze darbā skolā, Siguldas valsts ģimnāzija. Tur viņš bija direktors 10 gadus apmēram. Jā 10 gadus. Un vēl Rudolfa pieredze ir arī izglītības vadītāju asociācijā, kur viņš arī savulaik vadīja. Un arī Edgaram ir pieredze izglītības un zinātnes ministrijas darbā. Varbūt tu vari atgādināt, kāda bija tava pienākuma? Es strādāju turpatās, ka Rudolfs, tikai es biju departamenta direktora vietnieks 2 gadus. Vietnieks, faktiski, eksperts vietnieks, jā. Tātad vienam no jums prakse ir aktuāla, otram ļoti labi pārzinām tas, kas attiecas uz darbu skolā. Un tā kā šī ir pirmā epizode raidierakstam Redzi tālāk šogad, tad mēs iesāksim varbūt no tādiem plašākiem skatījumiem un tad pievirzīsimies kaut kam konkrētākam un sīkākam mūsu sarunas gaitā. Pirmais jautājums, ko es gribētu sākt, ir tiešām ļoti plašs, bet es pieļauju, ka jums varētu būt kāda atsauce uz to, proti, kas skola ir bijusi līdz šim un par ko skola sāk kļūt šodien? Tā jautājuma būtība ir, kas ir skola bijusi un kas viņa šobrīd, tā centrālā izmaiņa, kas droši vien notikusi laika gaitā, man tveramā mūža laikā patiesībā, atceroties sevi, esot skolā un tagad esot kā skolas vadītājiem, skola ir fundamentāli mainījusies tajā, kam tur ir jānotiek, no sabiedrības redzējuma. Ja iepriekš, atceroties arī savu pieredzi, tad skolā bērni mācījās, un vecāki tā iesaiste bija, es negribētu teikt formāli, bet viņa bija kā blakus esošs kaut kas, aizved bērnu skolu, uzticos skolai. Es nezinu, vai uzticos, bet kādā ziņā es no savas prakses neatceros, varbūt Rudolfs varēs piekomentēt, ka būtu tik liela loma skolā kopumā sabiedrībai, dažādām varbūt iestādēm, vecākiem, tā. Un tad šobrīd ir tā, ka faktiski skolai ir jābūt ļoti, ļoti atvērtai, tā vai citādi. Tas tiek sagaidīts, tā. Un tur apakšā droši vien gan pozitīvās lietas, gan arī netik pozitīvās lietas. Bet tas, kas ir, faktiski mēs runājam daudz par to, ka skolai ir, jāsagatavo bērns dažādos aspektos. Savukārt, ja es gribētu teikt agrāk, tad agrāk skola bija zināšanu iegūs vieta, tā ļoti vienkāršot sakot. Un tad šobrīd tā pakotne ir palikusi krietni plašāka. Tā īsumā.
skola kādreiz bija zināšana vācelīte. Un tā transformācija ir notikusi iekš tā, ka šobrīd skola ir vērtību un zināmā mērā arī kaut kādas kultūras veidošanas centrs jaunietim, bērnam. Daudz izteiktāk nekā tas bija kādreiz. Kādreiz tas bija vairāk zināšanu un arī zināmā mērā ideoloģijas, teiksim tā, centrs, ar kuru attiecīgā vārā varēja ļoti izglītība un skolas. Protams, ja mēs vēl senākos laikos, kas ir, teiksim, 90. sākums, 80. Un tā tālāk gadi, tad tur vēl šī ideoloģijas loma nāca klāt. Un šobrīd tā transformācija ir pagriezusies vairāk uz, un tam tā būtu jābūt, uz paradumu, vērtību un tādas kultūras veidošanu. Blakus tam tā saucamajam tīrajam saturam, tam kognitīvajam, un eksāmeniem, un priekšmetiem, un kursiem. Tas ir mainījies, un tam tā būtu jābūt, jo skolā jaunietis pavada ļoti daudz laika, tāpēc es nezinu, diez vai mēs pieskarsimies, bet stāsts par tālmācību un šīm lietām ir tāds ļoti, ļoti duāls. Skolā ir jābūt, tas ir tas sociums, tā ir tā vide, kur jaunietis blakus tām 40 vai bloku stundām, viņš aug, veido attiecības, mācās veidot attiecības, saskarsmes kultūru, visu savu emocionālo inteliģenci, tradīcijas, mācīšanās paradumus, režīmu un visu šo. Šim ir daudz lielāka loma. Skolai it sevišķi, ja skolas komanda pie šī arī strādā vairāk, nevis tikai pie tās zināšanu vācelītes, tad faktiski ir ļoti sagaidām diezgan laba pozitīva ietekme. Tas nav vienkārši, tāpēc, ka šad tad šīs te labās lietas, pozitīvā kultūra, tradīcijas, paradumi, režīmi disonē ar to, kas ir ārpus skolas. Nezinu, kā piemēram tehnoloģiju nejēgpilna lietošana, jeb hroniska atkarība no visiem Robloxiem un Bravlstāriem un visa pārējā. Tātad skola cenšas rādīt citu piemēru, veicināt citus paradumus, lietošanu, un zināmā mērā arī kaut kādas aizliegumus, tāpat laikā sabiedrībā, izejot no skolas, aizejot mājās, tev ir jūra līdz ceļiem. Tā kā mēs esam transformējušies, bet joprojām ir izaicinājumi attiecībā uz to, kas notiek pēc skolas, kas notiek brīvdienās, kas notiek ģimenēs. Tā kā, es runāju tieši par šīm te tradīcijām, kultūru, vērtībām. Šobrīd mazāk par zināšanām un algoritmiem un vienādojumiem, bet vairāk par to cilvēcīgo un attiecībām. Jūs katrs dalījāties ar savu ieskatu par to, kā ir notikusi šī skolas lomas pāreja vai transformācija. Un tagad es gribētu uzklausīt, kā jūs redzat valsts un skolu savstarpējo sadarbību, kur pa vidu vēl ir lokālā pašvaldība, novada, izglītības pārvalde, šī te sadarbības ķēde, kā viņa jūsu tajā izklāstītajā stāstā, ar kur jūs katrs dalījāties, cik veiksmīgi tas īstenojas šajā darba ikdienā? Tā mana tēze, es zinu, mans viedoklis ļoti daudz, kur ir ļoti nepopulārs, bet es politikas veidotājus dažādos aspektos. Šajā gadījumā mēs runājam par izglītības zinātnes ministriju, bet patiesībā mēs varam runāt par jebkuru ministriju, jebkuru iestādi. Es viņus redzu kā lielos cepures politikas veidotājus.
Tā ir viena viņu funkcija. Līdz ar to tas, ko es droši vien sagaidītu, ka tur strādā tiešām cilvēki, kuri pārzina drēbi, tādā ziņā, jo tad to var darīt. Un, attiecīgi, tālāk viņi ir tie, kas iedod to, kur mēs tālāk virzamies. Skaidrs, ka tiešā veidā ministrijas pakļautības iestādes, piemēram, IKVD vai šobrīd VIA, viņas tā vai citādi tieši ietekmē šad un tad skolas dzīvi. Piemēram, IKVD tas ir akreditācijas procesā, vai, piemēram, VIA tas ir olimpiāžu eksaminācijas valsts pārbaudas darba procesā, kur ir notiek tieši intervences ar skolām, tā vai citādi. Un tad ir, protams, jautājums, tur vienmēr var runāt, kā to tur procesu padarīt varbūt labākus, vai kas tur ir labs un kas tur būtu uzlabojums. Tas ir cits jautājums, bet tā kopumā, kā es to redzu, un man ir prasījuši, ko tu mainītu? Es neko nemainītu. Man valsts pārvaldes institūcijas netraucē strādāt personīgi man. Es zinu, ka ir direktori, kuri regulāri saka, ko varat maisīties. Es īsti nesaprotu, ko viņi runā. Man tādas tieši intervences nav. Man ir saskara tiešā veidā ar pašvaldību, jo tur ir gan skolas nodrošināšana, tur ir visi saimnieciskie jautājumi, materiāli jautājumi, satura jautājumi arī bieži vien, no izglītības pārvaldes arī puses un tā. Bet, piemēram, šajā gadījumā runājot par izglītības zinātnes ministriju, man viņi nekad īsti arī iepriekšējā periodā, kad es biju direktors, un šobrīd arī atgriežoties šajās kurpēs, man nav tā, ka es teiktu, ka man kaut kas kāds traucē vai liek šķēršus vai vēl kaut kā. Un tad tas blakus jautājums ir, protams, par, kur arī ir bieži vien sabiedrībā jautājumi par kādiem eksāmenu norisi vai citiem procesiem, bet tie ir ļoti tehniski, man šķiet, jautājumi. Okay. Es varu pielikt klāt tādu lielo līmeni par atbildību. Un es teiktu ļoti vienkārši. Mēs varam tādās divās lielās grupās attiecībā par, arī tieši tā kā Edgars teica, par jebkuru nozari, kā mēs mēdzam teikt, resoru. Ja. Var spriest. Un tad šajās tevis jautātajās kategorijās, teiksim tā, lokālā vara, skola, iestādes, valsts līmenis, mēs varam runāt par divām lielām grupām. Par cilvēkiem, vadītājiem, kuri grib atbildību, sev no tās nebaidās, un viņi radošāk un, teiksim, decentralizācijai ir vairāk piekritīgi. Un otra lielā grupa, kas grib šajās te attiecībās, ko tu minēji, starp visiem tiem līmeņiem, pilnīgi absolūtu noteiktu skaidrību, pilnīgi precīzus noteikumus, kurus viņi arī pilnīgi precīzi izpilda. Un es pēc visas savas visādas raibās pieredzes, tad, ja tā īsumā, es varētu par divām šīm lielajām kategorijām runāt, par gan mēriem, izpildu direktoriem, skolu direktoriem, izglītības pārvalžu vadītājiem, kur ir tajā vienā, teiksim tā, vairāk tajā vienā kategorijā, kuri negrib tik precīzi, viņi grib lielo bildi, un tālāk mēs paši izdomāsim. Mēs tiksim galā. Mums ir idejas, mēs tiksim. Un otri, nē, beidziet. Taču uzrakstiet tieši, kas mums jādara, kā mums jādara, kuram tas jādara. MK noteikumi. Precīzi. Šim aug kājas ļoti sen. Tam aug kājas par sodiem, par atbildību, par bailēm, par tradīcijām. Tas ir sociāli antropoloģisks jautājums. Kāpēc ir šī grupa, un joprojām es teiktu gandrīz 50-50, šī grupa, kas negrib to brīvību. Un tad, kad pat drosmīgi ministri, valsts pārvalde virza tādu ideju, bet atstājam direktora varā.
Nē, jūs ko? Tad, kas tas pa bardaku te tagad būs? Un tad, ko jūs te iedomājat? Nē, un tad, lai man pēc tam klūp virsū? Nē. Uzrakstiet. Nē. Rudolf, sataisi precīzi. Tad viss ir čikiniekā. Ja? Tad es izdaru. Un viss kārtībā. Šie te pretnostatījumi arī ļoti daudzkārt pieminētajā skolu tīklu un visās šitajās te reformās. Tā arī skaidri ļoti ērti šajās attiecībās teica. Valsts, tur ministru kabinets, tur brīvība. Jūs tur uzrakstiet, jums tie nepopulārie lēmumi. Lai man te ir populārie lēmumi, lai mūs te nespārda. Jo tas taču ministru kabinets, tas tur tik tālu no cilvēkiem, tur neviens neko neiesprings. Bet ja atstās tavā varā un tu pieņemsi to lēmumu, tev gan Rīmī pilsētā satiks, vai ne? Un tad te rindā pateiks tam izpildu direktoram, kāpēc tu manu skolu aizslēdzi? Es, protams, atkal ļoti, tādā ļoti burtiskā, bet Jā, un te ir tas atbildes to jautājumu par tām attiecībām. Un šim ir senas saknes, un tur es nezinu, tas ir tā, kā tu teici, ilga paudžu, arī tā skaitā skolu direktoru, bet ne tikai arī politiķu paudžu maiņas jautājums. Jo nevēlēšanās uzņemties atbildību izriet vainu. Tu esi cilvēks bez radošuma, bez idejām, kas ir saistīts ar to iespējams, ka tāpēc, ka tev nav pieredzes vai vienkārši dabas dots, tu neesi radošs, kurš var ģenerēt risinājums, vai arī no bailēm. No bailēm par sodu, par kaut ko, ka tu izdomāsi, pieņemsi kaut kādu savu to kārtību, apdedzināsies, tur kaut kas izrādīsies, pret tur kaut kādu bērnu tiesību aizsardzības likuma 53. panta 5. daļu, kaut kur tevi atradīs, sašņorēs, un no tās reizes viss. Tad tas direktors vairs negrib neko darīt. Viņam pietika ar vienu disciplināru lietu. Jā, tādas ir, vai izpildu direktors ar iepirkumu ieberzās, vai mēram knābāja lieta. Es jau nerunāju par ļaunprātīgu vai par kaut kādu tur korupciju. Runa ir par to, ka mums šajās te attiecībās, tā skaitā izglītībā, tā brīvība lēmumos ir samērā ierobežota. Ja? Mums nav arī politiskā kultūra uz šo balstīta. Bieži vien, kad mēs vairākās diskusijās arī sociālajiem partneriem ceļam šo galdā, tāpat laikā tai pašai Līzdai, piemēram, kas pārstāv ļoti lielu daļu. Diemžēl jāsaka, Līzdai nepatīk, piemēram, dot tik lielu brīvību iestāžu vadītājiem. Viņiem ir sava pieredze. Ka iestāžu vadītāji tad izmantos ļaunprātīgi šo. Viņiem ir sava pieredze, kaut kādi savi keisi, ja? Un viņi, aiz kaut kādā mērā, aizstāvot it kā tur to vājo pusi, to darba ņēmēju, to skolotāju, ja? Tad saka, tu Rudolf, pagad, tu teisi atvēzējies, bišķiņ pa daudz. Nē. Tu tomēr uzraksti. Ja? Tas direktors tā gluži nevarēs te tā dalīt algas, te kaut kādas kārtības, vērtēšanas. Mums ir tomēr tā. Reku viņam ir rāmīts, reku viņam ir robeža. Viņš tur tādā mazā rāmītī kaut ko viņš tur var izdomāt. Kādu viņš 17. novembra pasākumu, kādu viņš rīko. To viņš var izdomāt, jā. Bet tas, kas attiecas uz naudu, uz kaut kādām darba attiecībām, Ja, tā kā līdz ko tu mēģini ar to decentralizēto, jeb to saucamo power sharing, ar to varas, to dalīšanu, nē. Mums tā kultūra, mēs esam tomēr tādi normatīvi, tādi kaut kāda tāda, zināmā mērā, arī sabiedrība. Tad jā. Starp citu vienkārši piekomentējot to par direktoru lomu, tad UNESCO, šķiet, ka pagājušo gadu veiktajā tādā globālajā pētījumā par līderību izglītībā,
tad tika konstatēts, ka Eiropā direktora loma ir kaut kādi 25%, kaut kas tāds uz izglītības vispār vidi. Latvijā tie ir aptuveni 38–39%. Un te jau mēs uzreiz saklausam īstenībā, ja vadītāja postenī ir cilvēks, kurš varu vēlas izmantot ne tiem mērķiem, kā viņa varbūt būtu izmantojama, tad, ja mēs saklausam, ka tie 38%, kur viņam ir tā iespējamā ietekme, tad tas ir īstenībā ļoti daudz, tas ir tuvu pusē, vai ne? Un līdz ar to tur uzreiz var saprast, vai ne? Līdz arī to bažu par to, ka pie konkrētiem gadījumiem, tad tā aina varētu būt baisa pēc tam. Jā. Tu savas brīvības pārvaldi atbildīgi, es ticu. Tā mana tēze jau... vienkārši atsaucoties uz iepriekš runāto. Jā. Tā mana tēze par skolu direktoriem ir jābūt vienkārši normāliem cilvēkiem. Es tā ļoti tagad populistiski un vienkāršot to saku, bet tev ir jābūt cilvēkam ar normālām vērtību sistēmām, ar normālu kaut kādu sociālo redzējumu, ar to, ka tu gribi darīt īstenībā labas lietas, nevis tur mēģināt urķēt, kaitēt vai... Es nezinu, kā vēl, jo tie gadījumi, kas ir redzēti, kā varu mēdz izmantot arī cilvēki, kuriem viņa ir piešķirta kaut vai zināmās robežās, arī tajā pašā skolas vidē. Tas ir interesanti, ko var izdarīt ar cilvēku, ka tu vari kaut ko noteikt. Mums ir jāparunā vēl par citiem cilvēkiem, kuri strādā skolā. Sāksim ar skolotājiem. Intervijā Latvijas vēstnesim Rudolfs Kalvāns, kurš šeit atrodas studijā, stāstīja šādi. Situācija nozarē ir ļoti polarizēta. Dažās skolās nav vakanču, savukārt citās to ir samērā daudz. Problēmas sakne slēpjas slodzes lielumā. Atrast pedagogu, kas strādā piemēram 0,3 vai 0,2 slodzi, ir ļoti grūti. Labākā situācijā ir lielas, spēcīgas, pilnas skolas, kuras meklē kolēģus uz daudzām stundām un kādiem papildu pienākumiem, piemēram, kā audzinātājiem vai laboratorijas vadītājiem, un var piedāvāt, tad tur ir cenu kategorijas 1700 un augstāk par slodzi. Un ir tādi labie stāsti, bet žēl, ka tie izskan pārāk maz pretstatā dažādiem bēdu stāstiem. Un vēl viena labā iezīme ir tā, ka pieaug pedagoģijas pilnā cikla studentu skaits. Un te varbūt mēs tik detalizēti neskatīsimies, vai tas ir kaut kādā konkrētā augstskolā, vai tāda, drīzāk es to tulkoju kā tādu tendenci kopumā. Tad, kā no katra no jūsu redzējuma punkta par jauno pedagogu piesaisti skolai, jo arī tas ir viens no punktiem, kas ir izglītības ministrijas valsts budžeta prioritāte šim gadam. Tas lielais stiprais uzdevums jaunu pedagogu. Skatītājiem, kā pa pedagogu var kļūt jau šodien ļoti pa dažādiem ceļiem. Tas galīgi nav. Tā vairs nav augstskola. Jā, tas nav, kā saka, old school, kā vecajos labajos laikos, jā. Vai labajos kā nu kuram, bet šobrīd sistēma ir ļoti atvērta tiem, arī pieaugušajiem, ja tā var izteikties, par cilvēkiem, piemēram, 30 plus un tā tālāk, kuri izdomājuši ir, ka, lielai daļai, protams, arī ir savi bērni, kaut kādā mērā ļoti empātiski, un tas ir normāli, caur savu ģimeni, saviem bērniem un tiem izaicinājumiem. Viņi izdomā, ka viņi var, Johaidī, 2 dienas, viņš tomēr varētu, teiksim, to datoriku pasniegt. Viņam tāda interese būtu, piemēram, programmētājiem. Un viņa temperaments un rakstura īpašības ļauj arī runāt ar publiku, strādāt ar cilvēkiem, ne gluži tikai ar ekrānu, un ar savu projektu vadītāju, bet pat būt kaut kādā sociālā burziņā, viņu tas nebaida.
Un šīs iespējas gan šo te papildus kursu iespējas, pedagoģijas, stiprināt šo savu pedagoģisko pie tā, ka tu esi ar augstāko izglītību attiecīgajā nozarē. Protams, gan mācītspēks, gan joprojām arī iespējamā misija, ja, un šie te ceļi ir vaļā. Šobrīd, protams, šādi cilvēki nestudēs šos 4 gadus, vai tur nav svarīgi, vai budžeta līdzekļi, vai savi līdzekļi, vai neklātie. Vienkārši tagad pateikt 37-gadīgam cilvēkam, kad 4 gadi, tur bakalaura darbs, tur diplomi, visādi kursa darbi, tā kā tur kaut kādas studijas, tur, tas in general neies krastā, ja? Kaut kādi, ultra reti gadījumi tie būs, bet šie ceļi ir. Un skolas labprāt uzņem savā komandā šos cilvēkus. Edgars par šo tēmu ļoti daudz var runāt. Viņš ir tieši bijis iesaistīts krustu šķērsu. Pie manis savukārt ir strādājuši, un joprojām es zinu, Siguldas valsts ģimnāzijā strādā daži, un vienu vīrieti varu, teiksim, tā anonīmi izcelt, izcils audzinātājs, vīrietis, fiziķis, matemātiķis, kurš nonāca pie mums tieši caur šo ceļu, saprastams, ka tajā nozarē, tehniskajā nozarē, inženiertehniskajā nozarē kaut kādus 11 gadus, pie zināmiem arī ģimenes un sociālajiem apstākļiem, piemēram, Siguldas pilsētā dzīvodams, uz to Rīgu vairs tā braukāšana tajos 6:30 ar tām mašīnām un vilcieniem. Aplēj tomātus un ej uz stundu. Un viens no mūsu top skolotājiem. Tas ir, protams, viens piemērs. Bet arī šie tradicionālie jaunie studenti skaitliski viņi pieaug, jo valsts plus, protams, pašvaldības virkni dažādu pašvaldību. Cēsim, tur ir savi bonusiņi, savi, kā saka, triki, Ādažiem savi, Siguldai savi, Daugavpilī savi. Arī, protams, stimulē šo interesi par nozari, par algām, par bonusiem, par pretimnākšanu, par stīpām, par dzīvokļiem, par studiju kredītiem. Tur visāds čeklists tur ir, kā kuram. Un ļoti atvērta šobrīd ir ļoti atvērtas skolas, arī direktori atrast kompromisu ar dažādiem cilvēkiem, viņu ritmiem, viņu vēlmēm, kā mēs varam sastrādāties savās 5 darba dienās, klasēs, audzināšanā un tā tālāk. Tavā rūpju listē, kur ierindojas šis temats par jauniem skolotājiem? Es domāju, ka jebkuram direktoram viņš ir topā, kaut kādā topā viņš droši vien kaut kur mainās, bet katrā ziņā viņš ir top 3-niekā pavisam noteikti. Šogad, piemēram, Raunas pamatskolā tā vai citādi mums 12 jauni kolēģi. Dažādās kombinācijās saslēgti kopā, atrasti, sameklēti paši, atnākuši arī tādi gadījumi ir tas, ko Rodolfs arī minēja. Tas, kur tur ir īstenībā ļoti daudz, tiešām man iekšēji arī daudz tāda arī filozofijas secinājumi par to. Viena lieta, jo tas cilvēks ir, piemēram, ja tā pati skola atrodas Raunā, jo tas cilvēks ir tuvāk Raunai, jo lielāka iespēja, ka viņš tajā skolā tiešām noturēsies strādās. Ja viņš brauks no kaut kādas Vecpiebalgas, tur tas jautājums varētu būt, jo tur ir uzreiz degvielas stāsts klāt, laika stāsts klāt, tur neesi vietējais, jo tur tas, ko Rudolfs iezīmēja, ka tie cilvēki, kas atnāk uz skolu šobrīd, vai mainot darba vidi, vai, gribot strādāt skolā, viņiem ir kaut kāda personīga motivācija, vai tie ir bērni, tiešām. Mani ģimenē bērnus īstenībā redzu, ka īstenībā viņiem skolā iet šitā, es arī gribētu pielikt savu ar tevu klāt. Vai arī tur ir cilvēkiem apakšā kaut kāda misijas apziņa par to, ka es redzu, izglītības sistēmā lielais narratīvs šobrīd ir par to, ka iet slikti, lai gan es nezinu, vai es tā gribētu to teikt, bet tas ir tas, kas ir kultivēts droši vien arī
gadus vairākus, un līdz ar to viņiem tāda misijas apziņa atnākt uz skolu un šito lietu kaut kā palīdzēt, sakārtot un tā. Bet jā, tas ir top augšskolā, un tad tie ceļi, kā meklēt, ir, protams, ļoti dažādi. Un es neslēpšu arī to, ka faktiski un atkal iepriekš celtais jautājums par vadītāja lomu ir atkal šeit ļoti noteicošs, jo faktiski, ja tavs vārds kaut kur izskan un ja viņš ir kaut nedaudz cilvēkiem zināms, tad tas nospēlē arī cilvēkiem par labu strādāt šajā skolā. Jo man personīgi šogad ir vairāk gadījumi, kur viņi saka, es atnācu šo skolu, tāpēc, ka es zinu, ka šeit esi direktors. Es ar to, protams, varu lepoties vai nelepoties, bet katrā ziņā tas, ko es redzu, ir tīri filozofiski, ka tā ir vēl viens, kas nospēlē to lomu, kā var piesaistīt skolotājus. Un tad vēl viens stāsts, man šķiet, ka tas, ka mēs iekšēji pašvaldībā par to esam sākuši runāt, par to, ka mums īstenībā varbūt daudz vairāk ir jāmarketē vai jākampaņo, jātais lielākas kampaņas par to, ka esi skolotājs. Jo tas, ko es esmu sapratis, skatoties cilvēkiem, kas ienāk skolā, nav tā, ka sabiedrībā ir zema interese būt par skolotājiem. Es to tā neteiktu. Drīzāk, iespējams, mums ir vairāk jāstāst par to, ko skolotājs īstenībā var darīt, ko viņš var ietekmēt. Protams, tur apakšā vienmēr būs divas šķautnes, pozitīvas, negatīvas, bet vairāk stāstīt par to, ko īstenībā skolotājs var labi izdarīt. Un tādu cilvēku ir daudz, kuri grib kaut ko forši izdarīt. Patiesībā var arī labi nopelnīt. Jā. Nē, nekas nav absolūts. Es nevaru tur 100%. Skolu tīklam kārtojoties, un tas arī nebūs gada jautājums. Vai tās pašas, piemēram, mēs zinām, arī Cēsis ir dažādiem, saviem izaicinājumiem gājuši cauri, un Pierīgas pašvaldības, un, protams, tālāki novadi un pilsētas īpaši. Bet tas, ko mēs no ministrijas puses redzam, pie šīm konsolidācijām, lielākās skolās un tiešām ar šīm veselīgajām slodzēm, tas maciņš ir, iespējas ir un cilvēki, tu strādā profesijā, tu strādā par skolotāju un tāpat tu aizbrauc uz Ēģipti, tu brauc ar mašīnu, tu vari iet uz Nacionālo teātri izrādēm. Ēdienu piegādes. Un ēst arī uz piceriju, vest bērnus un tā tālāk. Pat kā citām epizodēm, arī šai būs noslēgums, bet mēs vēl neesam pie viņa nokļuvuši, jo es gribu izrunāt vēl vienu tēmu, un Edgars pieminēja ļoti jauku ziņu par 12 jauniem kolēģiem Raunas pamatskolā šajā mācību gadā. Un vai kāds no viņiem ietilpst tā dēvētajā atbalsta personālā, kas ir vai sociālais pedagogs, psihologs, un kāpēc es to jautāju, jo tā zemesvītras piezīme ir par iekļaujošu izglītību un par šo. Nē, neviens no kolēģiem neietilpst atbalsta personāla sastāvā. Mums sociālais pedagogs ir bērnu kopšanas atvaļinājumā šobrīd. Līdz ar to mūsu skolā no atbalsta personāla ir faktiski 2 cilvēki, tas ir logopēds un bibliotekārs. Taču es uz šo mazliet atkal skatos citādāk, jo faktiski, un te būs droši vien atšķirības dažādām skolām, lielam ziņā, es domāju. Teiksim, skatoties Raunas piemēru, es teiktu, ka mēs diezgan tiekam galā sadarbībā, piemēram, ar vecākiem, sadarbībā ar sociālo dienestu, mēs tiekam galā arī bez atbalsta personāla. Protams, logopēdam savu nozīmi skolā, jo viņš strādā tiešām specifiskām prasmēm, bet, ja mēs runājam par sociālo vai speciālo pedagogu, mums gan arī ir, uz visu skolu mums ir ap 40 bērni, kuriem ir individuālie plāni. Mums kopumā skolā ir tieši šajā Raunas ēkā mums 170 bērni, tur var vērtēt, vai 40 daudz vai maz. Bet tādā ziņā, ka vai es izjustu ļoti spēcīgu sociālā un speciālā pedagoga trūkumu,
Nē, es tā neizjūtu. Un te ir droši vien jāsaka paldies arī maniem kolēģiem, kuri uzņemas to papildus rūpi arī par šiem bērniem. Nu, tādā ziņā strādājot papildus ar viņiem un vispār domājot par to sociālo lomu, jo tas, ko mēs sākumā, kad mēs pieskārāmies, ka skola ir šis vieta, kur arī tiek risināti sociālā mēroga jautājumi, tad tas tā ir. Bet tādā sadarbībā to var izdarīt, tā vai citādi. Bet pieskaroties jautājumiem, vai vispār atbalsta personāls ir vispār jautājumi dienas kārtībā, protams, un te ir vienkārši arī iepriekšējais tas jautājums, ja ar skolotāju ir tā, ka varbūt tu tur meklējot, un tā turpinot meklēt, kad varbūt tu tur var viņu atrast, tad atbalsta personāls ir tā, ka viņu vienkārši fiziski nav. Piemēram, arī šobrīd Smiltenes novadā ir vakants uz atbalsta personālu, bet viņa vienkārši nav kā speciālista. Tu viņu pat nevari nekur pārvilināt, jo viņu nav. Tādā ziņā skatoties arī tuvākos vai tālākos kaut kādos reģionos, piemēram, viņu vienkārši fiziski nav. Un līdz ar to tur, un redz, tā atšķirības starp skolotāju un atbalsta personālu tāda, ka tas atbalsta personālam viņam ir, pirmkārt, viņam ir specifiskākas prasmes, otrkārt, tur ir arī vajadzīga arī specifiskāka personība, lai es varu šito vispār darīt. Tāds speciālais vai sociālais pedagogs, ja skolotājs var būt normāls cilvēks, viņš dara savu darbu, tad tādam speciālam pedagogam vai sociālam pedagogam viņam jābūt ir arī nedaudz psihologam, mazliet ar lielāku empātijas devu, ar lielāku vēlmi vēl kaut kādas lietas šitās risināt, ar komunikācijas izteiktu prasmi un tā tālāk. Un tur tie speciālisti vienkārši viņu nav, un cik es esmu dzirdējis arī no augstskolām, nav arī tā, ka tās studiju programmas ir pārpildītas. Tur viņi vienkārši nepieskās, jo tas darbs, viņš nav, neviens darbs nav viegls, bet tas darbs īpaši prasa kaut kādu zinām tādu piepūli. Jā, labi, ka mums ir tā iespēja, ka skolu kopienā projekts var dot tiem pedagogiem, kuri jūt to savu, kā tu, Edgar, minēji, to īpašo specifiku, ka viņam ir tā kaut kāda prasme strādāt ar īpašāku vai atšķirīgāku bērnu vai kaut kā viņu savādāk uzklausīt, ka ir tā ABC prasmju apguve, kas, protams, nav kā kvalifikācija, bet kas ir kā ceļvedis tajā darbā. Tam tā arī būtu jābūt. Tā nevar nošķirt. Es te tikai mācu. Jā. Šitas stiliņš no sērijas augstskolu lektoru stiliņš no sērijas es te tikai mācu un viss pārējais ir jūsu problēma, vadības problēma, ja? Un ar šo uzmanīgi. Tas tāpat kā tu teici par atbildību. Ja? Jā, jo es zinu, ir pedagogi, tādi ir sistēmā, kas no šī visa grib ļoti norobežoties. Viņi grib tikai mācīt, labākajā gadījumā vadīt mācīšanos un mācīšanu. Tas vēl tā pa skaisto, bet tad tikai šo te akadēmisko sadaļu. Nekādā gadījumā ne uzvedību, vecāku, atbalsta, pārunu, kaut kādu iedziļināšanos, kaut kādas lietas, kas ir novirze no tā pareizā, skaistā un normālā. Šis ir ne tikai šis projekts, vispār arī studijas šobrīd un tā paradigma, jāsaka tā, šobrīd ir tāda, ka pedagogs, es ceru arī kolēģi direktori, veido šo te kultūru, kad tomēr katrs priekšmeta pedagogs, nevis tikai audzinātājs. Tur jau visu laiku ir šis te, tā kā dažreiz tā kā mums ierēģiem. Nē, šits man nav jādara, šitas tev jādara. Bet kāpēc viņš nedara? Viņam tas taču jādara, Tad priekšmeta skolotājs, audzinātājs, sociālais pedagogs, un tad vēl ir tāds vietnieks tur audzināšana. Tad lūdzu tur, Es esmu priekšmeta skolotājs.
viņš ir audzinātājs, un viņš ir sociālais pedagogs, un reku vēl vietnieks. Lūdzu. Ja? Manas 40 minūtes. Tas nav ok. Šādi, tagad šitā, tā nav pedagoģija, tas nav. Tas ir kaut kāds 92. 87. gads. Ja? Jā, tur varam gribēt, negribēt, bet visa pasaule ir mainījusies. Viss ir ap šo mainījies. Un tā integrācija ir daudz lielāka, un tas ir normāli, ka priekšmetu skolotājs runā par vērtībām, kontrolē uzvedību, risina šīs problēmas uz vietas līdz kaut kādam līmenim, viņam otrs galējība, ka priekšmetu skolotājs sāk mesties, tur kaut kāda māte Terēze no sēdes, kad tagad protams, sāk visu ar kaut kādu savu temperamentu, nezinu, latviešu skolotājs sāk tagad tur pārņemt, tur pa traku, tad ir otrs grāvis. Ja? Bet kā jau vienmēr, tas pareizais, tas ir pa vidu kaut kur. Un tad jau arī tas audzinātājs ar to priekšmetnieku satieks arī tas sociopedagogs vai tas vietnieks audzināšanas darbā. Priekšmetu skolotājs ļoti daudz ko ir izdarījis, novērojis. Viņš nav bijis vienaldzīgs, viņš ir vērojis stundu, pie viņa ir stundas, viņam ir viedoklis, viņš ar to bērniem ir strādājis, viņš ir strādājis tajā kopumā, tur ir kaut kādas miedarbības starp bērniem, mobbingi kaut kādas. Viņš šo risina uz vietas arī. Kurš ar ko sēž, kāpēc raud bērns, kāpēc viņš ir netīrs no rīta. Tā jau tur nav, es tā kā atnāku tā, šodien kvadrātu vienādojums, zini šitie, no karikatu tātad, vai ierakstam datumu klādē, ja, šitie laiki, tā kā, atveram grāmatas 22. lapuse, ja. Bet, tur jau arī tai pārmaiņai, nevis pārmaiņai, bet nomaiņai viņi jau vēl ar vienu notiek. No šīs paradigmas uz nākamo. Beidz 40 pār tūkstoši pedagogu, unikālie tā kā cilvēki, nevis, ja, tā kā, sistēmā, profi ievirza skolas, bērni, iedomājies, kāds cilvēks, tas ir cik komplekss šī te nozara, cik raksturi, pieredzes, vecumi, dzimumi, pašu dzīves, ģimenes, tas viss ir ļoti, kā es vienmēr intervijās teicis, pedagoģija, skola, tas ir tāds diezgan intīma tāda lieta. Tur ir ļoti daudz attiecību, ļoti daudz šo attiecību. Citas arī ir nozars, kur cilvēks, pārdevējs arī, tur arī ir saistība ar cilvēkiem, bet mums ir tā intimitāte, te ir tādas ļoti, ļoti tuvas tās attiecības, gan starp kolēģiem, ļoti intensīvas, ļoti blīvas, paudzes, ģimenes, visādi izaicinājumi, paša izaicinājumi savā ģimenē un savas pieredzes, zināmā mērā, tāpēc arī interesanti. Edgar, tu gribēji piebilst? Jā, direktors ir tāds attiecību menedžers savā ziņā arī tam visam pasākumam. Jā, es gribēju vienkārši pielikt klāt to, ka domājot par to atbalstu personālu, tad tas, kur mēs šogad esam aizgājuši un šķiet, ka tas varētu arī tā vai citādi strādāt. Mēs bieži vien runājam tiešām par šiem atbalsta personāla cilvēkiem, kas ir sociālais pedagogs, speciālais pedagogs. Ņemot vērā, ka mums šogad viņi nav, tad mēs aizgājām to ceļu, ka mēs tarificējām gan daudz skolotāju palīgus, kas var skolotāju atbalstīt procesā. Un mēs redzam, ka tas izdodas, jo tiem bērniem tā vajadzība, ka viņiem ir vajadzīgs pastiprināts atbalsts vai 1-pret-1 darbs bieži vien. Un tad skolotāju palīgs var šo nodrošināt. Un patiesībā neko citu jau arī nevajag. Vienkārši papildus pastumt, palīdzēt, būt klāt tur, kur vajag, un nevienmēr to vajag, tā vai citādi. Līdz ar to, ja mēs domājam par atbalsta personāla tādu trūkumu, tad vēl viens ceļš, kurš ir ejams, paskatīties, kā skolās var mēģināt to sistēmu uzbūvēt ar vēl pedagogu palīgiem un mēģināt viņu noklāt tādā veidā. Vienkārši saprotot, ka, ja mums nav tā sociāla pedagoga, tad nevis raudāt par to, bet vienkārši atrast vēl cik. Tajās ikdienas stundās, jau uz vietas.
tajos priekšmetos, tajās 40 vai 80 minūtēs jau tur strādāt. Protams, monitorēšana, tā, kas notiekošā monitorēšana. Sociālais pedagogs to darbu, ko mēs te ilustrējām, tas jau ir tāds apmēram tipiski, ka tu jau pēc tam, tu tā kā tām sekām, tu viņus paņem, tur dienas beigās, tur uz visādām pārunām, sarunām ar mammām, tur pa telefoniem. Ja ir mammas. Jā, un ar omītēm. Bet tas, par ko Edgars runā, tas jau ir pa dienu noticis. Tas pedagoga palīgs tam puikam tur sēdējis tajās 2 stundas, tur jau klāt. Ja? Nevis, ka dienas beigās 2 priekšmetu skolotāji nāk pie sociopedagoga, noraudājušies, un tad pasaka, kāds ārprāts ir darījies 3. un 4. stundā. I pie manis. Ja? Un tad lūdzu, dari kaut ko. Zvani, dari, raksti, pārunas. Tas ir tā kā pilnīgi cits modelis. Ja tā var, jā, ļoti labi. Kur tā var, kā Edgars saka, tas ir izcili. Un mazākās skolās un mazākos novados, protams, tur ir arī sadarbības starp skolām, tur ir šērotie psihologi, tur ir doktorāti. Medma, mēs vēl nepieminējām slavenās medmāsas, kas arī ir vispār reti. Tas arī ir interesants tāds, kā saka, kolēģis, kurš nav visur ekstra pieejams uz pilnu slodzi, un tad tur ir šērošanās. Bet jā, to arī ar pašvaldības, arī ar citu skolu direktoru palīdzību. Tie risinājumi ir dažādi. Jā. Ir pienācis tas brīdis, par ko es minēju pirms tam, ka ir arī noslēgums šai epizodei. Es saku lielu paldies Rudolfam Kalvānam, Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktoram un Edgaram Plētienam, Raunas pamatskolas direktoram, lai mums visiem kopīgi veiksmīgi šis gads. Paldies, ka jūs skatījāties, un mēs tiekamies pavisam drīz. Atā. Kopsavilkums. Vēsturiski skolas bija zināšanu uzkrāšanas un noteiktos vēsturiskos periodos arī ideoloģiskas apstrādes vietas. Mūsdienu skolu darbība ir vērsta uz paradumu, vērtību un saskarsmes kultūras veidošanu. Skolas veido būtisku vidi emocionālās inteliģences un attiecību veidošanas prasmju attīstībai. Šis aspekts nedaudz piebremzē pieņēmumu par tālmācību kā modernas izglītības formas nozīmi. Lai gan tā aizpilda noteiktas nišas, tā nespēja pilnvērtīgi aizstāt klātienes skolas sociālo funkciju. Mūsdienu skolām jābūt, un tās arī tādas arvien vairāk kļūst, izteikti atvērtām pret vecākiem, sabiedrību un dažādām institūcijām, kas krasi atšķiras no pagātnes modeļa, kurā vecāku un citu institūciju iesaiste bieži bija formāla vai pastarpināta. Mūsdienās ceļš uz pedagoga profesiju vairs nav tikai 4 gadu bakalaura studijas. Tāpat laikā to studentu skaits, kuri izvēlas studēt pedagoģiju pilna laika klātienē, manāmi pieauga. Programmas, kas ļauj nozares speciālistiem, piemēram, inženieriem, programmētājiem, kļūt par skolotājiem, mācītspēks un iespējamā misija. Ir gana daudz piemēru, kuros cilvēki maina profesiju, personīgas motivācijas vai misijas apziņas vadīti. Atbalsta personāla, psihologi, sociālie pedagogi, logopēdi. Trūkums skolās šobrīd ir akūtāks salīdzinot ar mācību priekšmetu skolotāju trūkumu, jo šādu speciālistu darba tirgu fiziski trūkst. Alternatīvi risinājumi skolas, kurām nav pieejams atbalsta personāls, izmanto pedagogu palīgus. Tas ļauj nodrošināt individuālu atbalstu tieši mācību stundas laikā, nevis risināt sekas pēc tam. Paradigmas maiņa. Katram priekšmetu skolotājam ir jābūt iesaistītam pedagoģiskajā procesā kopumā, vērtību un uzvedības izpausmēs, nevis tikai akadēmiskā satura pasniegšanai. Resursu koplietošana. Mazākos novados skolas savā starpā bieži vien dalās ar speciālistiem, piemēram, medmāsām vai psihologiem, lai nodrošinātu funkciju izpildi. Vispārējās izglītības jomas attīstībai paredzēts Eiropas Savienības fondu atbalsts, lai uzlabotu izglītības kvalitāti un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas visiem, tā palīdzot attīstīties iekļaujošai sabiedrībai.
Eiropas Savienības fonda investīcijas un nacionālais līdzfinansējums vispārējās izglītības attīstībai plānošanas periodā no 2021. līdz 2027. gadam kopā sastāda 264 miljonus eiro.